Čau, sen neesat redzēti. Jā, man tāds brīvāks režīms ir bijis, tāpēc vajag safilmēt, laikam nav sanācis. Bet es esmu arī vakar parunājis cilvēkiem un uzsaka šeit tiem pulsu maiņām un tām mērīšanām. Un šodien paeksperimentēsim. Nezinu, kā izdosies, bet rekur pamēģināšu uzlikt savu veco Garminu, 7. Fēniksu un uzliku to, ko mums iedevis 570 Forerunneru. Pastīsimies, kā viņi abi, kāds rezultāts pēc treniņa parādīs. 12 km, 2 iesildoties, tad ir intervāliņi, 6 km garumā un arī atslodzīti. Kopā kā 12 km, kā gari nerunāšu, jāskan ar šoseju, taisīšu lielu apli un tad jau tiekamies video beigās. Skrējiena beigās. Īsumā tā, izskrēju, viegli nebija, jo vakardien uztaisīju tādu kāju treniņu. Kā jau man svaru zāle skaitās, bet nebija svaru zāle, tas mājās uz Garmin vingrinājumiem, vairāk uz izklupieniem, izklupienu sānes un tā tālāk, visādi tur pietupieni arī. Tā kā šodien jūtās kājas un es iedevu to grūtību skriet. Tā kā tempiņš jau bija labs tāpat, bet grūti tādā ziņā piespiest sevi caur tā kā to sāpīti, caur pienskāpīti. Bet nekas. Bet ko es biju vienkārši salīdzināt par tiem pulksiem, tad attiecīgi 7. Fēniks, kas ir man vecais, nezinu, cik jau viņam gadi ir, un šis 570 Forerunners. Gan ilgi tā kā mēs runāju, kā tur apmēram izskatās tas viss. Vienīgā liela atšķirība, kas atšķīrās, bija, kad sākās intervāls, tad Fēniks baigi strauji sevi, ka lec augšā tas pulss, kamēr 570 rādīja kaut kā tur uzkāpis 160 vai bija 165. Fēniks vienkārši leca 180, 190, un pēc sajūtām, kā es atceros, ka mēs esam iekštelpās skrējuši pie tāda pulsa, man ir bijis dažu brīžu iekštelpās, bet tas ir bijis krietnis pēc sajūtām smagāks nekā tagad, jā. Pēc kāda brītiņa, protams, viņš tā kā izlīdzinās, un tad rāda tāpat kā 570, tā kā praktiski beigās tur nekāda atšķirība. Tā kā, nezinu, pie kā palikt. Tas Fēniks, protams, ir parocīgāks ikdienā, un tu ņemies, un, protams, bet 570 modernāks un interfejs patīkamāks, bet man besīgi tā bača tik ilgi netur kā Fēniksam. Tā kā tik regulāri jālādē pie tik aktīvas sportošanas. Tā kā es mēģinu noslēdzies no vēja, lai nebūtu pārāk bēdīgi un klausīties. Tā kā jā, ir ko apdomāties. Vai lētāks un jauns gadžets, vai vecs un dārgāks. Protams, viņiem tagad atkal tirgus cena noteikti ļoti zemāka. Jā, protams, sapnis jau tagad būtu jau par 8. jaunāko Fēniksu, bet, nezinu, maz iespēja. Tā kā rītdien skrienu garo, atkal principā pēc uzlikšu abus divus, sapratīšu uz garo, tur būs līdz 145 sitieniem. Jā, pulsim līdz 145 būs jāskrien 23 km. Arī pirmoreiz iemēģināšu, kā ar želejām skriet. Ēst želejs, tā kā uzņemt tos ogļhidrātus. Jā. Būs interesanti. Cerams, nepališu kādos krūmos kaut kur. Labi, lai visiem forša sestdiena. Čau!